Indraša galvenais uzdevums laukumā vienmēr ir bijis gūt vārtus, un jo vairāk, jo labāk. Hokejā, lai tiktu pie metiena, ripa vispirms ir jāizcīna. Tieši to 2013. gada janvāra spēlē pret Novokuzņeckas Metalurgu viņš arī darīja. Vienā no epizodēm pie Rīgas Dinamo komandas soliņa uzliesmoja intensīva cīņa. Neviens no spēlētājiem negrasījās atkāpties, un emociju karstumā dūres lika lietā Miks Indrašis un pretinieku spēlētājs Staņislavs Romānovs. Lai gan Miks ir pazīstams kā meistarīgs uzbrucējs, nevis kauslis, šajā duelī abi hokeisti parādīja raksturu. Tā nebija tikai pagrostīšanās, bet gan aktīva un skatāma divcīņa, kurā abi sportisti apliecināja savu vīrišķību un gatavību iestāties par savu godu līdz galam. Mačs viesos pret Kazaņu seko uzmetiens pa vārtiem un Vācarga laukums ir jānotīra. Pēc kārtējā metiena pa vārtiem situācija pie Vācarga laukuma kļuva asāka. Tā ir zona, kura aizsargiem un centram ir jānotīra par katru cenu. Māris Bičevskis tolaik nebija ne garākais, ne smagākais hokeists Rīgas Dinamo sastāvā, taču viņš bija lieliski sabalansēts uz slidām. Kā labi zināms, patiesais spēks neslēpjas tikai vizuālajos muskuļu izmēros, bet gan vairākos bioloģiskos un tehniskos aspektos. Smaguma centrā, saišu izturībā un spējā koordinēt līdzsvaru. Duelī pret Akbars uzbrucēju Arķomu Lukojānovu Māris to nodemonstrēja praksē. Sākumā viņš cieši ieķērās pretiniekā, neļaujot tam izvērsties, un tad ar vairākiem precīziem trāpījumiem pārliecinoši noguldīja oponentu uz ledus. Raitis būtu lepojies. Izbraukuma spēle Čehovā un likumsakarīgi asumi uz ledus. Tajā vakarā Sandis Ozoliņš izcēlās ne tikai ar vārtu gūmiem, bet arī kā īsts kapteinis bez svārstīšanās iestājās par savu jaunāko komandas biedru Oskaru Cibuļski. Šādos brīžos tās nav par spēju savaldīties, gribi vai negribi, bet vienkārši par situāciju, kur ir jāiet un jāiesaistās, jo tādi reizēm ir spēles noteikumi. Pretī stājās Džeremijs Jablonskis, spēlētājs, kurš reiz pēc Andreja Nazārova atlaišanas gandrīz pat sakāvās ar savas komandas treneri Juriju Leonovu. Pats Jablonskis vēlāk atzina: vienu reizi es gandrīz sakāvos ar viņu treniņā. Šis idiots man nepatika un es neizturēju. Mēs kliedzām viens uz otru komandas sapulcēs. Es viņu vispār necienīju. Arī pret pārdrošā Aleksandra Svitova gājieniem pie mūsu vārtiem Sandim savulaik nebija divu domu tālākā rīcībā. Vienalga kas, vienalga kā, bet Sandis skaidri lika saprast: Rīgas Dinamo vārtu priekšā nav nekāda caurstaigājama sēta. Līdzīga aina bija vērojama spēlē pret MVD, kur Ozoliņš bija pirmais, kurš metās asumos pret Martinu Štrbāku. Lai gan Slovāku aizsargs sākotnēji pārsteidza Sandi, situācija neizvērtās tik neveikla, kā varēja šķist. Kapteinis ātri norientējās situācijā, atguva pozīciju, un beigās tieši Štrbāks bija tās, kurš pirmais atapās uz ledus. Kapteinis savā elementā, gan ar ripu, gan dūrēm. Yeah, baby, yeah! Miķelis Rēdliks savulaik Rīgas Dinamo sastāvā kalpoja kā reaktīvs uzbrukuma motors, bet Krišjānis bija aizsargs ar teicamiem auguma parametriem, tad Jēkabs uz ledus jutās visai komfortabli spēka spēlē un reizēm arī dūru izmaiņās. Mačā pret Sanpēterburgas SKA komandu, pret kuru rīdziniekiem vēsturiski šādi un tādi izvērtās principiālas un aizraujošas spēles, viesu uzbrucējam Maksimam Ribinam nācās rūgti atzīt faktu, ka
ka Rīga ir mūsu pilsēta. Pārpildīto arēnu Rīga tribīņu priekšā. Jēkabs parūpējās par neaizmirstamām 20 sekundēm. Šajā duelī viņš pārliecinoši apliecināja savu pārākumu pār viesu spēlētāju, ne tikai iepriecinot sanākušo pūli, bet arī piešķiļot uguni televīzijas skatītājiem pie ekrāniem. Pēc dažiem gadiem Rīgā atkal viesojās skandalozā Līgas komanda Viķaz ar visiem saviem kaušļiem ierindā. Pēc Sandu Ozoliņa sejas izteiksmes tajā brīdī viss bija skaidrs. Gaisā virmoja elektrība, lai gan Jevgeņijs Ķimkins nebija kauslis. Viņš lieliski pārzināja dūru cīņu nianses, un šo elementu bija slīpējis arī praksē pēc komandas kopīgajiem treniņiem. Šajā konkrētajā duelī izteikt uzvarētāja nebija, taču abi spēlētāji spēja stingri pastāvēt par savu taisnību, un par hokeista vīrišķību neviens nešaubījās. Tomēr pēc mirkļa ar milzīgu kāri pēc asām izjūtām aktivizējās viens no bēdīgi slavenajiem kaušļiem - Džons Mirastī. Meklējot savu nākamo upuri pie Rīgas Dinamo soliņa, viņš nekaunīgi provocēja rīdziniekus, taču puiši hokeja laukumā ieradās spēlēt spēli, nevis piedalīties cirkā. Labā ziņa ir tāda, ka tuvākajā nākotnē šī lecīgā kanādieša vēlmi nokratīt putekļus no sejas ar uzviju apmierinās Raičs Ivanāns no Salaspils. 2014. gada nogale izbraukuma spēle pret Jekaterinburgas automobīlistu, un rezultāts ir minimāls 1-0 Rīgas Dinamo labā. Pēc tam, kad Miķelis Rēdliks veica manevru gar pretinieku vārtsarga laukumu, spēles epizode zibenīgi pārtapa konfliktā aiz vārtiem. Šoreiz tieši Oskars Cibuļskis bija tās, kurš visaktīvāk iestājās par saviem maiņas biedriem. Asumi pretinieku zonā ātri vien pārauga tīrā 1-1 dūru duelī uz ledus. Šajā cīņā ar uzskaitāmiem sitieniem nevienam neizdevās gūt izteiktu pārsvaru, taču skatītāji varēja klātienē vērot abu sportistu nepiekāpību. Neviens no viņiem negrasījās atkāpties ne par milimetru, aizstāvot savas komandas krāsas un godu. Mārtiņš Dzierkals pret Maskavas Spartak pieredzējušo uzbrucēju Sergeju Širokovu. Sākotnējā spēkošanās brīdī Mārtiņš nedaudz zaudēja līdzsvaru, taču sekundēm ritot viņš strauji pārņēma iniciatīvu savās rokās. Dzierkals pārliecinoši iedeva iekšā pretinieku spēlētājiem, uzskatāmi nodemonstrējot, ka auguma pārsvars hokejā nevienmēr ir noteicošais faktors, un ar sportisko deksmi var salauzt jebkuru pretinieku nekaunību. Arī Rihardam Marenim savulaik Rīgas Dinamo rindās bija ko likt pretī Habārovska Samur Čehu leģionāram un komandas kapteinim Zahornam. Abi hokeisti jau no pirmajām sekundēm iesaistījās aktīvā sitienu apmaiņā, un šis duelis uzsita asinis ikvienam, kurš tobrīd atradās arēnā, tā skaitā arī tantukiem. Jāatzīst, ka Marenis trāpīja, ja nebiežāk, tad noteikti smagāk, taču nelaimīgā kārtā ceļā patrāpījās Nūja, kuras dēļ viņš zaudēja balansu. Tomēr šādās epizodēs uzvara vai zaudējums nav galvenais. Hokejs nav boks. Svarīgākais ir fakts, ka tu neļauj nevienam vicināt kulaku sev gar degunu, bet vispārējais jau ir tikai detaļas. Rodrigo Laviņš un viņa leģendārais kautiņš pret Viķaz uzbrucēju Aleksandru Fedosejevu palicis atmiņā kā viens no asākajiem aizsarga karjerā. Šajā duelī Rodrigo izskatījās ļoti pārliecinoši, lai gan jaunajam Fedosejevam izdevās Laviņam pārsist degunu. Jāuzsver, ka tas nebija dūres sitiena rezultāts, bet gan incidents ar Nūju pašā epizodes sākumā. Latvietis šajā cīņā viennozīmīgi bija pārāks, bet diemžēl uzvarai bija augsta cena. Rodrigo guva nopietnu
no rokas savainojumu, kura dēļ vēlāk bija nepieciešama operācija. 2008. gada septembris – izbraukuma spēle pret Novisibirskas Sibīri. Uz ledus atradās rīdzinieku leģionāru maiņa, kad Juvijs Veskots rupji nospēlēja pret pretinieku un laukumā uzreiz uzvirmoja pamatīgi asumi. Kautiņā iesaistījās abu komandu piecinieki, uzmanības centrā nonākot Ronaldam Petrovickim, Marcelam Hossam, Metam Ellisonam un pārējiem. Šajā spēka demonstrācijā pilnībā dominēja Dinamo ārzemnieki. Epizodē tuvojoties noslēgumam, kāds augumā mazāks Sibīras spēlētājs veica nelietīgu un negaidītu sitienu Petrovickim, kurš tajā brīdī atradās aiz tiesneša un šādu gājienu negaidīja. Abi nokrita uz ledus un Sibīra hokejists nesportiski iesita guļošajam Slovākam vēlreiz. To visu redzot, klāt piesteidzās Mets Ellisons, kurš mazo dumpinieku vienkārši paņēma aiz škvarņika un pašāva malā. Kopumā līdzjutējiem tā bija spilgta un baudām epizode. Bonusā Artūrs Kulda un Mārtiņš Karsums leģionāru gaitās pēc spēka paņēmiena. Kazaņa saka, bars spēlētājam neizturēja nervi, un viņš apzināti satvēra Kuldu no muguras, lai izprovocētu konfliktu. Artūrs šādā situācijā nemirkli neapjuka. Viņam šādas epizodes nav nekas jauns vēl no Ziemeļamerikas junioru līgu un AHL skarbajiem laikiem. Kautina dinamikā varēja skaidri redzēt, ka Kuldam ir nepieciešamās iemaņas un augstasinība, dāvājot tribīnēm nepieciešamo devu, asu emociju. Līdzīgs stāsts ir ar Mārtiņu Karsumu, lai gan pirms iemetiena Astanas Baris hokejists Lihotņikovs vēl kaut ko pārmīja Mārtiņu spēlēja atsākoties. Viņš nesportiski no muguras sagrāba latvieti. Sākumā Mārtiņš, būdams nedaudz pārsteigts par tik netīru gājienu, izlaida pāris sitienus, taču, kad pieslēdzās situācijai, viss mainījās. Ar 3 precīziem un asiem sitieniem Karsums burtiski nomierināja bezkaunīgo pretinieku, tādējādi publiski pazemojot un sodot oponentu par viņa gļēvumu uz ledus.